kur situācija izveidojās tāda, kad es totāli neapmierināta biju ar visu pastāvošo, ar apkārt pastāvošo, ar iekšā pastāvošo, ar visu neapmierināta. Man Kaut gan, patīk kaut gan no rīta es aizēju uz jūru un pa ceļam man tur ir iestrādājusies taciņa, uz kuras es uzdeju uz vibrācijām. Man tur apkārt brauc mašīnas, man tur iet apkārt cilvēki, man viņa neeksistē, man ir manas vibrācijas, es eju pa savu ceļu un es vienkārši naturāli forši savedu savu kārtībā no paša rīta, tāpēc, ka no rīta eju uz jūru. Man ir visas manas dziesmiņas, kuras tur es iekšējās, tur sev skaitu pantiņus visas, ja, un kolosāli pēc tam izpeldos, pasauļojos un super kolosāli atnāk mājās. Un katru dienu šitā no rīta ir ok. Visi atnāk mājās un kur tu esi? Ja nezinu, kaut kur tur zem nulles. Kaut kur tur zem nulles. Un ko tagad mēs darīsim zem nulles? Jā, un tad it kā ir tas iekšējais dialogs, tu mēģini sevi tu ar apziņu saproti. Nu, meitenīt, nu, kur tu atrodies? Nu, taču kāp, tu taču saproti, kāp augšā. Pat ieslēdzās kaut kāds iekšējais spīts kaut kāds. Pat ieslēdzās kaut kāds, da ne, es te pasēdēšu. Iedomājies, kas ieslēdzās, jā? Tā kā ir dažādas tās situācijas, bet pats interesantākais tas, ka tu saproti, apzinies un ka tu vēro tās savas reakcijas. Tu vēro un tu redzi, ka tu, nu tā nevajag darīt. Bet, nu, okay, ja tu tā gribi paspēlēties, tad vai labi paspēlējies. Tā ir to pieredze, ok, labi. Bet man liels prieks, ka mēs esam super jumpā, jo bez šīm visām zināšanām, ko mēs šeit esam ieguvuši un arī vingrinājumiem, ko mēs pildam, es noteikti ar daudzām lietām, kuras man šajā periodā, sākot jau no decembra, nākušas klāt, noteikti nebūtu tikusi tik ātri ar to visu galā, cik pateicoties tam, ka patiešām ir šie te visi, gan tās visas meistarpauzes, tas apzinīgums pats par sevi, tas iekšējais vērotājs, jā, tas viss ir, tomēr viņš strādā. Viņš strādā ar atkritieniem, bet viņš atkal iet uz priekšu un viss notiek. Un droši vien, ka tie atkritieni ir pārbaudījums. Visticamāk, ka tie ir pārbaudījums. Nu tā, labi, nu tu visu saprati. Ok, šeit tev. Un tā mēs tiekam pārbaudīti. Un kamēr mēs šo pārbaudījumu neizējam, nu, tikmēr mums dos tos pārbaudījumus. Tā kā tas tā arī notiek. Un it sevišķi mums tagad, jo mēs ejam šo te savējo apzinātības ceļu. Un tas nozīmē, ka gaidām, kad mūs atkal būs kārtējās kaut kādas situācijas, kur mums vienkārši pārbaudīs, kā mēs reaģēsim, kā mēs to saprotam, kā mēs ar to tiekam galā. Interesanti. Man īstenībā paliek ar vienu interesantāk. Tā kā labi, es dodu vārdu tālāk Ilonai. Paldies, Agrita. Es teiktu, ka es to redzu kā testu, eksāmenu un testu ceļu, kad šie testi un šie pārbaudījumi nāk, tad viņi nāk un es tos pieņemu ar pateicību, es tos pieņemu, es tiem nepretojos, jo tos pieņemot ir daudz vieglāk. Tos pieņemot ir tiem daudz vieglāk iziet cauri. Un pirmkārt, es vienmēr uzskatu, ka tā ir mana atbildība, un es šos pārbaudījumus esmu radījis. Patiesībā sakot, notikumi ar mani notiek, un tad, kad viņi ar mani notiek, tad es esmu iemācījusies tiem apzināti iziet cauri. Ja es to pieņemu visu, kas man nāk priekšā, šādi te izaicinājumi, jeb uzdevumi, tad es to visu pieņemu, un man vienmēr mans uzstādījums ir, kas man ar to ir jāsaprot un ko es ļoti vēlos saprast, jo tīpaši tad, kad šādi teiksim, īpaši notikumi nāk. Šādi gadījumi, caur tiem mūsu dvēseli ātrāk grib nonākt un grib iegūt to mācību stundu un zināšanas nekā tad, ja mēs tur ietu pa gariem ceļiem. Visādi citādi es šos vingrinājumus regulāri taisu, tie manu apzinātību trenē un nu, tas būtu tas, ar ko es tagad vēlētos šajā mirklī dalīties. Paldies! Tā. Es tagad nododu šo zelta mikrofonu, nododu tālāk Ingrīdai. Lūdzu, Ingrīda. Par sevi runājot, jā, šis ir interesants tāds dzīves posms, jo es vairāk dzīvoju apzināti. Ko tas nozīmē? Viens jau iet kā tai pašā plūsmā, bet es skatos kā vērotājs.
Es vēroju situācijas. Ir dažādas situācijas dzīvē. Man ļoti daudz cilvēku apkārt ir. Kā es uz tām reaģēju, kādas ir manas emocijas. Es cenšos viņas neapslāpēt. Loģiski reaģēju. Kā es reaģēju, bet es sev arī kontrolēju. Kā cilvēkam atbildēt uz kādu jautājumu, ko uzdod, arī apspriežot dažādas tēmas. Vai tas man ir svarīgi? Es arī, protams, ka piedalos sarunā, jo sarunās, kā lai saka, viss tā dzīvība mums apkārt grozās un daudz dažādas atklāsmes rodas. Arī par to, kas attiecas uz mani, ar ko man vairāk jāpastrādā priekš sevis. Es cenšos sevi harmonizēt. Un tas ir arī par tām dāvaniņām, apdāvināšanās, sevis apdāvināšanu, jo tas ir ļoti svarīgi. Mēs visu laiku domājam, kā mums nes savu karalienes stāju, kā mums reaģēt, kā reaģēt uz dažādām dzīves situācijām, bet viss jau ir vesels un vienots. Mēs nevaram atdalīt kādas lietas, kas notiek, tas uz mani neatiecās. To es atlikšu kaut kad, vai es neaiziešu pie friziera. Šodien es nenopirkšu to lietu, kas man ir ļoti svarīgi. Tās ir manas tādas atziņas, kas liek daudz ko pārdomāt šeit un tagad. Tālāk es nododu vārdu Ingai. Inga, tev lūdzu vārdiņš. Tā, paldies. Redzat, bija tās magnētiskās vētras un, protams, cilvēkiem, kuriem bija vai ir problēmas ar nervu sistēmu kaut kādas, ja, aktivizējas visi niķīši, ja, un apziņa aiziet, kā saka, ziemas miegā, kaut gan pavasars jau ir atnācis. Gan strādāju daudz, gan arī vēroju. Jā, gan arī vēroju, ko cilvēks, kurš nedraudzējās ar savu apziņu, jā, kaut gan ir mācījies un it kā saprot, un ir analītiskais prāts, un viss ir. Jā, bet, ko nu vēl runāt par mums, jā? Ko nu vēl runāt par mums, ja arī mums pašām nāk atkritieni, ja arī mēs gribam paniķoties. Tā, par to, ko tu Agrita pateici, jā, piedod, es mazliet pakomentēšu, jā, es arī vērotāju vienkārši ieslēdzu. Redz, tu teici, šeit atkal ir apziņa, ja? Tu teici, man ir viena taciņa, ja? Man ir viena taciņa, pa kura eju uz jūru un jau uzreiz ieslēdzās, ja? Redzi, tas ir tas pats ankurs, ko mēs, kad gājām meditācijā, ja? Ko es jums visiem vadīju to īso, ja? Par informatīvo lauku. Atkal, ja? Tas ir ankurs. Paņem to sajūtu. Vienkārši aizver acis un paņem to sajūtu, ka tu jau stāvi uz tās savas staciņas, ja? Un tūlīt pēc pāris minūtēm tu jau būsi jūras krastā. Tas ir tas ankurs. Gribi ņem, gribi neņem. Ja? Ja tev ķermenis vai prāts saka, nē, es vēl gribu paniķoties, ok, labi, cik ilgi? Norunā konkrēti termiņu. Un tad vizualizē to savu taciņu, ja, kur tev viss niķi beidzās, kur tu sāc elpot ar brīvu krūti, lai tev tā taciņa, pirms tās jūras jālūp tur, lai viņi tev ir ankurs. Un tā mēs katrs, ja, varam vizualizēt kādu vietiņu, kur mēs jūtamies kolosāli, ja. Bet galvenais, kad idejas sāka nākt, es domāju, kāpēc man tas nenāk, kad es eju pa citurieni? Vat vienkārši momentāli tev tādas nāk domas galvā, kuras man vienkārši telefons ir līdzi, vienkārši, ja es neierunāju, man nav pildspalva, ja es neierunāju, atnākot mājās, man viņas vairs nav. No kā sastāv apziņa? Tu taču to visu zini. Ja? Saproti, tā tad
Tā ir tā vieta, tā ir tā tava prieka vieta, kur tev radošā enerģija ieslēdzās. Tev ieslēdzās radošā enerģija, ja? Tev apziņa, lieku nagu vīli nost, ok, labi, darām. Ja? Apziņai interesanti paliek. Prieks tur ir iekšā. Ja? Radošamam jānāk ir paralēli ar prieku, un tev viņš ir tur. Ja? Un aiziet. Ja? Un tāpēc tev apziņa pilnīgi, tūlīt būšu, jā, skaidrs, tūlīt mēs būsim uz tās taciņas. Ok, labi, daram. Ja? Vienkārši aizver acis, pāris reizes ieaug, izaug. Ja? Un tu esi uz taciņas, vienkārši vizualizē. To var darīt arī ne tikai uz tās taciņas, bet to sajūtu var paņemt līdzi visas dienas laikā, vispār praktiski viņu pat vingrināties, jo tādējādi tu noturēsies tieši tajā, ko mēs meklējam patiesībā. Jā, un tas nekas, ka tev no sākuma jābūt tā kā Ingrīda tagad izmet ārā, ja, no mūsējā Zoom. Ej apakaļ, mēģini, un tieši tāpat tās ir mūsu apziņa. Nu jā. Ankurs, ja? Tā vieta, tā taciņa, kur īsti pirms jūras, tā ir tā vieta. Mums katram ir tomēr kaut kur tāda vietiņa, kur mēs esam jutušies laimīgi, feini, prieka pilni, brīvi, kur nav nekādi noteikumi, kur mēs nevērtējam, ir tā, un man šeit ir labi. Viena lieta, ko es visu laiku aicinu, tūlīt paņemšu savus pierakstus, ko es visu laiku aicinu pievērst uzmanību un vērtēt, ka it īpaši ar otrā video palīdzību mēs uzzinām daudz tādas lietas, kādas mēs nekad neesam dzirdējuši, mēs nekad neesam zinājuši. Mūsu apziņā ienāk jaunas lietas. Un tad, kad viņas ienāk mūsu apziņā, piemēram, viņas ienāk manā apziņā, bet attiecīgi, ja mēs šeit esam 4, tad tas ir caur mani ienāk arī jūsu apziņā, vai ja agrīt kaut ko jaunu uzzina, caur viņu ienāk mūsu apziņā. Un mūsu apziņa attīstās tieši tajā mirklī, kad mēs uzzinām kaut ko jaunu, iepriekš nebijušu, nedzirdētu un vispār kaut ko sarežģītu, kuram mūsu prāts vēlas atrast risinājumu. Tas mūs visvairāk virza uz priekšu, un visvairāk virza uz priekšu arī mūsu dvēseli. Un tad, kad mēs būsim atraduši risinājumu, izpratuši, kāds funkcionē, tad mēs būsim atklājuši kaut ko jaunu. Es esmu daudz skatījusies viņa video, viņam ir ļoti interesanta informācija, ļoti noderīga. Par ko cilvēki neaizdomājās. Es tieši nenoskatījos šo video, bet es ātrāk esmu skatījusies. Ko es esmu skatījusies vienu video, kas man tā ļoti, kā lai saka, piesaistīja par to informāciju, ko viņš deva. Tur bija par to, kā ar, piemēram, sievietes izdara ultra skaņu bērniņām, grib zināt, kāds dzimums būs. Tas kaitē DNA struktūrai, un tas bērniņš ir sabijies, un tā ir tāda negatīva informācija. Vispār cilvēkiem vajag mazāk izmantot, iet caur tādiem aparātiem, kur ir ultraskaņa, kas pārbauda cilvēku to informāciju, ja? Jo tas nelabvēlīgi atstāj uz cilvēku veselību, uz daudz ko. Tā kā, jā, tur ļoti, ļoti interesanta informācija, kas ir, cilvēki par to neaizdomājās. Piemēram, jaunās mammas, kas grib zināt, kāds būs bērniņa dzimums. Tas ir ļoti kaitīgi veselībai. Mammas un bērni. Tā ir. Jā, tas tiešām tā ir. Un es zinu, kad sievietes iet pat 2 reizes skatīties, pārbaudīt, kaut gan nav vajadzīgs. Vēl kas ir ar to ultraskaņu izmaina par DNA struktūru. Pazemina vibrācijas. Jā. Tas nav dabīgi. Ātrāk jau mēs, kad nesājām bērniņus, mums tādas iespējas nebija, un paldies Dievam, ka mums tādas nebija. Tā kā, un jā, viss tā jaunā tehnoloģija, kas ir, viņi nav labi veselībai. Un ļoti daudz cilvēki par to nepadomā, jo tagad ir tāda sistēma ieviesta, ka cilvēku apziņā tiek pastāstīts, pateikts, ka tas ir normāli, kad vajag to darīt, kad nekas nenotiks, kad nekaitē veselībai, bet cilvēki neskatās informāciju, nemeklē dziļāk,
kur tā dziļākā būtība ir. Mums tiek izmainīta visa informācija, pasniegt, ka tas ir normāli, ka tas ir normas robežās, ka to var darīt, bet nevar darīt. Tas tā man īsumā. Bet par to zinātnieku viņam ir ļoti, ļoti interesanti informācija. Visu, ko viņš stāsta, ir vērts ieklausīties un vērts analizēt. Piekrītu. Tas tā man īsumā. It kā arī daudz zināmas lietas, jā, dabīgi tas ir tā, ja tev ir tā saucamā, viņš formulē šādi, jā. Viņš formulē kā ātrā apziņa, dabīgi, kad tas notiek tikai un vienīgi, ja cilvēks nolēma, ka nē, es gribu dzīvot savādāk, jā, mēs tagad esam džampā, jā, un mēs mācāmies dzīvot savādāk. Mēs trenējam savus muskuļus, jā, un ja mums cilvēks, tā kā arī tur tajā video bija, cilvēkam liek uzrakstīt vienu teikumu, iedod lapu un iedod pilspalmu, un liek uzrakstīt vienīgu teikumu, jā. Cilvēks es teikšu, ka es esmu pieradusi, jā, jo to formulējumu devis pats. Un pie slinkās apziņas, jā, dabīgi, ka cilvēks sāk spētīt, vai viņam patīk, nepatīk, kaut kur maliņā pačirkās, jā, vai tā krāsa viņam der, vai tā lapa ir pietiekoši liela, jā, un lai uzrakstītu vienu teikumu, patērēs 45 minūtes. Cilvēkam, kuram apziņa strādā viņa labā, jā, viņam par svētību, un ir sadraudzībā ar prātu, ir sadraudzībā ar cilvēku ķermeni, tā nebakstīsies, tā vienkārši ņems un ātri izdarīs, jā. Jā, tas bija, par darba efektivitāti, jā, tas ir tieši tas pats, jā, ja cilvēks grib augt, tad cilvēks ņem un dara, jā. Pie ātrās apziņas, pie lēnās apziņas viņš paliks turpat, tur, kur viņš ir, un necentīsies augt. Tā, par Garjājevu. Viņš pēc idejas, pēc savas profesijas, viņš ir biologs, jā? Biologs, kurš ir visu savu apzinīgo mūžu bijis sadarbībā ar fiziķiem, ārstiem un. Viņa teorija, kad mēs esam viena tāda interesanta mūsu zeme, ja? Kad mēs esam viens tāds interesants eksperiments, jā, laikam es viņiem piekrītu. To, kad cilvēks var ar apziņas palīdzību, ar vizualizācijas palīdzību veikt dažādus brīnumus, to mēs visi zinām, jā, patik tie piemēri par šamaņiem, par cilvēkiem, kas var pašaizdedzināties, par cilvēkiem, kas tu biji par dzīvniekiem, jā, par dzīvniekiem, kas iesalst ledu, jā. Patika par to sievieti, kur bija tas stāsts par metālu, ja? Un patika tas, kad stāstīja par šamaņiem, ja? Arī pieņemsim, jo viņam arī līdz galam, ja viņi jau nevar izskaidrot, kā viņi to savus brīnumus paveic, ja? Vai sievieti, ar kur konkrēti viņš bija strādājis, ja? Ka var paņemt metālu karoti, ja? Paturēt 2-3 minūtes, viņi paliek vienkārši, tā kā plastaliņas mīksta, ja? Un tā, ka viņa tika apjautāta, kā tu to dari? Viņa saka, es nekā nedaru. Viņa saka, es nezinu, kā es daru, es vienkārši iedomājos, ka tā karota, ka viņa ir mīksta. Ja, viņi patiešām paliek mīksti un viņi var sasiet tā kā kliņģerī vai vēl kaut kā, ja? Vai cilvēki, kas prot pašaizdedzināties, tieši tas pats. Vai cilvēks, kurš var likt sēklām uzdīt, ja? Plaukstās, kad tūkstoškārtīgu, viņš vienkārši ieliek plaukstām sēklus un saka dīkst.
Ja? Tā jau ir arī tieši tā pati vizualizācija. Ja? Tā ir tā pati, tur ir kolosālākā ticība. Ja? Te mēs atkal nonākam pie tā. Ja? Tā ir ticība, ka es to varu. Es varu. Un tagad es ņemu un daru. Ja? Gribu, varu, daru. Ja? Un tur ir jābūt totālākai ticībai, ja? Vizualizācijai, ticībai, protams, arī apziņai, ja? Daram. Jo apziņa tā, kas dod tās pavēles tam mūsu prātam, aiziet, daram. Un rodas tāda enerģija, ja? Kas var tūkstoši vai tās sēklas izdiedzēšana, ja? Šī lieta vai metāls, ja? Metāls var pārvērsties par tādu materiālu, kas kļūst elastīgs kā plastelīns. Nu jā. Kas vēl? Jā, es laikam biju jau to piemirsusi, jā. Redzat, tā pati Bībele, jā, skarta ir, kad vienkārši nepareizs tulkojums bija savā laikā, jā, kad iesākumā bija doma, jā. Tas ir tulkojums. Tas man tika atgādināts. Patika, kad Gerjājevs teica, es ceru, tad, kad mēs kļūsim apzinātāki un netērēsim savu enerģiju lieki uz kariem, uz aizvainojumiem, uz tādām lietām, kur nav jātērē ne laiks, ne sava enerģija. Es ceru, ka mums tiks atļauts un ka mēs iemācīsimies lietot nevis pāris procentus, ja? No savas smadzeņu enerģijas, ka tiks atļauts lietot mūsu smadzenes 100%. Es varu piebilst par to, kas man varbūt vēl lielāku apskaidrību deva. Patiesībā jau mēs it kā to zinām, bet tad vēl dziļāk to tas viss aiziet. DNK, tas ir teksts vai runa? Jā, teksts DNS metens tas latviski ir ir teksts DNS. vai runa? Man Agrita. vienkārši iespiedās tik dziļi, un tad es saprotu, ka viss tās, ar ko mēs šeit nodarbojamies, ar savām domām, ar vārdiem, ar šiem te audio treniņiem, mēs visu to ierakstām DNK, mēs veidojam to galogrammu, ja? Un rezultātā jau mēs paši tādā veidā arī to savu likteni veidojam. Tas ir vienkārši man iedeva tādu DNK ir teksts. DNS. Mēs esam latvieši. DNS, jā. Tālāk man nākošais moments par šo te mēs to kā arī daram, bet arī cilvēka runai ir gēnu struktūra, vajag runāt pašam ar sevi. Un daudz runāt pašam ar sevi, un visu var sarunāt. Un noteikti viņš arī saka, noteikti vest saruna ar saviem orgāniem, tāpēc, ka mūsos ir absolūti, ja mēs vedīsim sarunas ar saviem orgāniem, tad praktiski tā cilvēka doma, mēs taču prasām tam, ja mums ir, piemēram, kaut kādas problēmas, kaut kāda orgāna, vedam dialogu, tur ir visas atbildes, droši vien, ka tu arī varbūt tās saņemsi to atbildi, kāpēc tev tur ir kaut kāda problēma. Sarunājies ar to savu orgānu, atkal ieliec tajos vārdos to spēku iekšā. Tu tāpat saproti, ja DNS ir teksts, runa vārds, ja, ieliec iekšā to spēku un praktiski tu vari ar savu organismu izdarīt visu, ko vien tu gribi īstenībā, ja. Tas ir kolosāli. Tad vēl bija par to, ka viņš tur runāja par dzīves jēgu, uzdeva viņam jautājumu par dzīves jēgu, ja? Tātad pirmais,
dot maksimālu labumu apkārtējiem, ieskaitot savu ģimeni, tātad dot maksimālu labumu apkārtējiem. Jā, ja mēs paskatāmies uz mūsdienu, varbūt to standartu, tad vairāk tomēr izskatās, ka nevis dot, bet ņemt, ņemt maksimālu labumu no apkārtējiem. Ja? Šajā gadījumā uzsvars tiek likts uz dod. Un arī tas moments, otrais punkts ir zināt kāri, dzīvot ar interesi. Tāpēc, ka mēs šeit, Dievs mums ir devis iespēju izzināt šo te pasauli, ja, un praktiski, ja mēs ar tādu domu dzīvojam, tad reāli tas ir interesanti. Un arvien vairāk paliek interesanti, ka tu sāc, viņš arī saka, parocies savā dvēselē, un tu sapratīsi visu, ko tev vajag. Ja, bet tas jau ir, man liekas, visinteresantākais process īstenībā. Jā, bet tad arī pa īstam parakties, nevis virspusē, bet pa īstam ar to lielo lāpstu, kā Inga saka parasti, ar to lielo lāpstu ņemam parocies savā dvēselē. Un tad, kad mēs sākam rakties paši savā dvēselē, jo atkal ir tā tendence rakties visur citur riņķi apkārt, tikai ne sevi, jā? Nu, ir tā tendence mums tomēr tajā lielākajā vairumā cilvēki rokās visur apkārt citur riņķī, bet tikai ne paši sevi. Ja? Tad rokamies sevi un mēs ieraugam paši visus tos nosprostojumus, visus tos, visus tos korķus un akmeņus, ja? Vispār visu to, kas īstenībā es viņu vizuāli uzreiz iedomājos, kā dārzu, kur ir ziedi, nu, kaut vai pieņemsim rozes, vienalga kāds ziedi, kuram patīk, un kad tu tagad paskaties un ieraugi, bet te taču ir tik daudz nezāļu. Un ko mēs tagad darīsim ar tām nezālēm? Ja es gribu, lai tā skaistā puķīte ir skaista, divi varianti. Vai nu turpināt audzināt tās nezāles tālāk, bet tad arī tā puķīte nīkst. Vai nu ņemt un sākt ravēt tās nezāles. Un tad, kad tu viņus sāc ravēt, tad tu to dārzu arī sāc kopt. Tas ir tā dvēsele. Tu sāc kopt veselas dārzus, sāc kopt, un tad jau tu sāc ievērot arī tās mazās nezālītes, bet tas jau ir pēc tam jau, kad tu esi jau sācis to procesu sevī vest, ja? Kad tu vispār jau apzinies. Tās nezāles sācis esi ravēt ārā. Tā kā te ir ļoti daudz no šī te video tiešām tādas apskaidrības momenti. Un paldies, Ilona, par šo video. Viņš bija tiešām kolosāls. Un dzīvojam ar interesi. Es arī visiem novēlu dzīvot ar interesi, ar patiesu interesi izzināt šo te pasauli, izzināt pašam sevi. Un tad dzīve nebūs ne garlaicīga, ne kaut kādā, nezinu, tad patiešām ir, tu dzīvo, pamosties katru dienu no jaunu un atkal atver acis un domā, kas šodien atkal jauns, ja? Un ko šodien atkal tādu jaunu vari. Tas ir tas patiesais, pēc kā mums ir jātiecās. Nevis pēc tā, kā te arī rakstīts, ka cilvēki cenšas maksimāli vilkt ārā baudījumus caur no sava ķermeņa cenšas maksimāli vilkt ārā baudījumus. Tas ir, tā kā, piemēram, piebāžas, nevis piebāžas, labi, kaut vai nepiebāžas. Vienalga, tad ar kaut kādu tur kolosālu, tur kaut kādu labu ēdienu, ar kaut kādu tur labu vīnu, ja man ir foršs partners, man ir forša māja, man ir viss foršs, tas nav tas patiesais, pēc kā mums ir jātiecās. Mums ir jātiecās vilkt ārā baudījumu caur savējo tieši personīgo apziņu, caur savu domāšanu, un tas ir tas īstenībā, kāpēc mēs šeit esam atnākuši uz zemes. Ne jau, lai forši paēstu, un lai forši padzertu, un lai tas nav tas patiesais iemesls. Viņš arī tur runāja par mūsu ķermeņa šūnām, bet patiesībā mēs kā cilvēki, tieši tādā pašā veidā kā mūsu ķermeņa šūniņas, visi savā starpā esam saistīti. Mēs visi zinām, katra šūniņa zina, kas notiek kaimiņos, šūniņi, vispār viss ķermenis savā starpā zina, kas notiek. Un mēs tie arī esam lielais ķermenis. Mēs visi cilvēci esam viens liels ķermenis. Kas tagad notiek? Tagad notiek tā, ka tā acis ir vispār nekam nederīga, rausim to ārā. Un vispār, kā mums tā roka vajadzīga, vai spridzināsim viņu, ja?
Ja, tas ir tas, kas tagad notiek, ja tas ir neapzinātības līmenis. Tas nozīmē pakāpe neapzinātības. Tas nozīmē to, ka reāli es atkal varu pateikt paldies šai te superjump idejai, ja, kas apvieno šos te progresīvi domājošos cilvēkus, un jo mēs ātrāk un vairāk apvienosimies, jo pasaule kļūs dziedinošāka, pasaule kļūs veselīgāka, un tieši tas atkarīgs no visiem mums kopā, no visiem mums kopā.